Vai esi dzirdējis, ka Baltija esot iesaistījusies karā pret Krieviju? Tā nav taisnība, taču šāds stāsts Krievijā radās, un es esmu rekonstruējis, kā tas notika. Viss sākās ar to, ka marta beigās Ukraina uzbruka mērķiem Krievijā. Daži droni novirzījās no kursa un nokrita Lietuvā, Latvijā un arī Igaunijā. Par notikušo vieni no pirmajiem ziņoja Baltijas antifašisti, neliels Telegram kanāls. Tur, stāstot par Ļeņingradas apgabalā notriektajiem droniem, autori retoriski jautā: uzminiet, no kurienes tie lidoja? Drīz pēc tam citi kanāli apgalvoja: Baltijas valstis palīdz Kijevai uzbrukt Krievijai. Sākums gan sociālajos medijos, gan Krievijas valsts televīzijā bija salīdzinoši mierīgs. Ko nevarētu teikt par nākamo dienu, kad Telegram kanāls Mašs ar vairāk nekā 3 miljoniem sekotāju apgalvoja: lidojot pa Krievijas teritoriju, Ukrainas droni tik tālus mērķus, kā 25. martā naktī aizsniegt nevarot. Tā gan nav taisnība, jo iepriekš Ukrainas droniem ir izdevies sasniegt arī krietni tālākus mērķus. Taču pievērsiet uzmanību, kas bija rakstīts tālāk. Baltijas valstis oficiāli atvērušas savu gaisa telpu Ukrainas droniem. Un tad sākās. Tieši šī frāze kļuva par pamatu dezinformācijas kampaņai. Nepagāja pat stunda, kad jaunā interpretācija parādījās vienā no galvenajiem propagandas raidījumiem TV каналā Россия 1. Невероятная, шокирующая новость. Латвия, Литва, Эстония открыли свое пространство для украинских дронов для бомбардировки Sankt-Peterburga. Propagandistas Skabejeva gandrīz vārds vārdā atkārtoja Telegram kanāla Mašs teikto. Stāsts izplatījās TikTok, kā arī citur internetā un arī drukātajos medijos. Tālāk jau dažādās pārraidēs ziņu pielāgoja. Piemēram, teica, ka dronus pat palaida no Baltijas valstīm, ka NATO tieši iesaistījušies karā un sprieda, kā lai Krievija atbild. Tostarp pieļāva, ka jāveic pretuzbrukums. Aizsardzības ministrija pat oficiāli paziņoja, ka tā ir Krievijas dezinformācijas kampaņa. Tā notiek reti. Ar Krievijas meliem Latvija saskaras gandrīz ikdienu, bet šoreiz amatpersonām likās, ka kampaņa ir koordinēta un bīstama. Tas ir vēl viens piemērs, kā propaganda rada stāstu un pārvērš to par realitāti. Dalies ar šo video un lasi pētījumu ReBaltica mājaslapā.